Sveicināti, labdien! Man ir prieks atkal uzstāties jūsu rīkotājas debātas, jo arī pagājušajā gadā tas bija ļoti interesants un ceru, ka arī šai reizē es varēšu piedāvāt savu versiju par Latvijas atmiņu stāvokli. Es speciāli lietoju Latvijas, tātad mēģinot analizēt atmiņas kā visas sabiedrības īpašumu un vienlaicīgi daudzskaitlī ņemot vērā to, ka atmiņas ir ļoti dažādas un atmiņu dažādība pastāv arī ne tik ļoti harmoniski scenāriji, proti arī atmiņu sadursmes. Un es šeit esmu nolēmis ļoti īsi pieskarties jautājumu, pie kura mēs visi esam pierāduši. Daži mani studenti ir izauguši ar šo fenomenu, tātad paralēli pastāvot Latvijas pilsoņu kopienai un Latvijas nepilsoņu kopienai. Un es pieņēmu, ka šajā kopienā, kas Latvijā pastāv jau vairāk kā 20 gadus, mēs varam runāt par virkni fenomenu, kas varētu raksturot nepilsoņus arī kā kādu ilgstošu kultūras fenomenu, proti tā ir kopienā, kas ir apvienotā ar kaut kādus šai kopienai raksturīgu tiesisku statusu, kas savukārt izriet no Latvijas vēstures, no Latvijas 20. gadsimta vēstures saturā. Es domāju par to, ka nepilsoņa status, manuprāt, ir teiksim, okupācijas pieredzes un atmiņu nospiedums tiesiskajos aktos, kas savukārt mūsdienu Latvijas sabiedrība noved pie situācijas, ka mums ir ilgstoši paralēli pilsoņu kopienai, ir kopiena ar savu pieredzi, kura noteikti ir arī traumatiskas īpašības, tā ir kaut kā daļa no stigmas, no kolektīvas stigmas. Šai kopienai ir arī šo kopienu vienojošais status un statusa robežas, proti arī profesija izvēle, vai arī pilsoniskas līdzdalības rāmjos. Tātad šai kopienai šīs iespējas ir šaurākas nekā pilsoņu kopienai. Tātad mēs varam runāt arī par to, ka šīs atmiņas var vienot šo kopienu, no kopienas kopienu var arī atstāt, šī nav kopiena, no kuras nav izējas. Tātad, un viena no šīm izējām, tādas ir dažādas, un viena no izējām vai divi scenāriji ir apkopoti šajos komentārus, ko es pārkopēju no interneta. Tātad šīs ir viens fórums, kurā latviešu izcelsmes sievietes, kurām vīri ir mazākumtautību pārstāvji, lielākoties krievi, apspriež to, kas tad vīriem ir jādara, vai viņi var kļūt par pilsoņu kāda veidā, un vai vispār tātad laulību ceremonija ļauj šīm vīrietim kļūt par pilsoni. Izrādās, ka ne, un cilvēkiem tā ir zina veida atklāsme, un tad viņi diskutē, kādi ir tie scenāriji. Šeit ir divi. Viens ir tas, ka viena latvieta kritizē šo situāciju un uzskata, ka tas ir stulbi un tā tālāk, un mums ir stulbi likumi, un otrs variants ir, kas ir izvēlēts kā tāds pretpols, ir tas, ka var diezgan viegli iemācīties satvest mazliet vēsturi, pat var arī slikti runāt vai nepietiekoši labi pārzināt valodu, bet tad var kļūt par pilsoni un tad viss būs kārtībā. Tad bez problēmām nokārtot pilsoni. Tātad divi scenāriji, kas Latvijā attiecībā uz nepilsoņu kopienu pastāv, un cilvēki acīm redzam izvēlas dažādus variantus. Pēc statistikas, diemžēl, katru gadu nepilsoņu skaits sarūk pa aptuveni 500 000, bet no tiem 500 000 tikai aptuveni 2000 kļūst par Latvijas pilsoņiem, pārējiem tā izvēle ir vairāk uz austrumiem, proti kļūt par Krievijas pilsoņiem. Tas, protams, Latvijas pilsonības kopienu nesevišķi strauji palielinā. Ja mēs tā runājam pavisam ironiski, tad mums ir vajadzīgi aptuveni 100 gadi, lai visi 280 000 kļūtu par Latvijas pilsoņiem, bet tā tendence ir, ka cilvēki vairāk izvēlas Krievijas pilsonību. Es domāju, ka nepilsoņu fenomens ir pārāk maz analizēts arī starptautiskajā līmeņa pētniecībā. Daudziem pētniekiem tā ir zina veida eksotika, un interesanti ir arī tas, ka šī kopiena ir tomēr samērā izolēta no latviešu vairākums, latviešu pilsoņu kopienas, jo, piemēram, mani studenti, kas ir mans tuvākais empiriskais materiāls, viņi lielākoties, būdami latvieši, nepazīst šīs kopienas pieredzi, un bieži viņiem pat šīs kopienas pastāvēšana ir diezgan liels pārsteigums. Vai tas ir izskaidrojums ar to, ka viņi neinteresējas par politiku, tā ir viena versija. Otra versija tāda, ka tomēr tas paralēlas
eksistence Latvijas sabiedrībā ir tik tālu, kā šīs kopienas kaut kādi vizuāli atribūti, simbolikā un, piemēram, diena, kad Krievu avīzes atceras tātad pilsonības likuma pieņemšanu, viņiem ir nepazīstams. Tātad mēs varam runāt par to, ka kopienai ir diezgan attāla saikne ar latviešu pilsoņu sadzīvi un pieredzi. To es pamanīju arī ne tikai komentārus, bet, kā es minēju, arī empiriski runājot ar saviem studentiem. Šeit izlasi, cik nu laiks atļauj par to, vai mēs varam runāt vispār par postkoloniālo paradigmu attiecību uz Baltijas valstīm, jo, manuprāt, atmiņu teorētiskais klasts, kas ir arī diezgan plašs un iekļauj sevi arī dažādu priekšmetu analīzi un arī konfliktējušu atmiņu analīzi, tomēr varētu tikt pastiprināts vai papildināts ar to, kas Latvijas situācija ir arī vēsturiski tuvāk. Tātad tā ir pieredze kādreizējā lielajā impērijā, tātad pārnacionālajā Austrum Eiropas impērijā, proti PSRS, pirms tam tātad cara Krievija, kas daudzās īpašībās atgadina klasisko 18. un 19. gadsimta koloniālo vāru, proti tā saucam eksotisko koloniju īpašniekiem, Lielbritāniju, Holandi, Beļģiju, nedaudz Vāciju, kas bija varbūt jaunākā koloniālisma vārā un ar pavisam nelieliem teritoriāliem ieguvumiem. Daudzi pētnieki, un šeit atkal tas impulss nāk no literatūras zinātniekiem, gan Igaunija, gan Lietuva, gan arī Latvija uzskata, ka tomēr mēs esam bijuši koloniālisma režīmā, gan upuri, gan objekti, gan sastāvdaļā. Daži Latvijas pētnieki uzskata, ka runāt par postkoloniālu pieredzi Latvijā, es gan uzskatu, ka tas diezgan tāds eksotisks priekšstats, it kā nozīmētu pazemināt mūsu upura stāvokli 20. gadsimta vēsturē, jo it kā kolonijas ir tomēr trešā pasaulē, un mēs esam bijuši tāda pasaule it kā starp pirmo un trešo, šeit šo it kā pretrunu, kas man liekas pat par sevi jau nedaudz koloniālā, var atrisināt ar mūsdienu Krievijas pētniekiem, kas uzskata, ka PSRS bija koloniāla vāra, un šeit runa ir tik tiešām par otro pasauli, proti par kolonizēto Austrumu Eiropu. Un es visu laiku uzdodu sev jautājumu, varbūt atceroties vienu no postkoloniālu studiju pamatlīcējiem Edvardu Saīdu, par to, ka pētnieks arī ir spiests būt politiķis, ja pētnieks uzskata, ka vide apkārt ir maināma. Un, manuprāt, tas, ka mums aptuveni 12% no sabiedrības pieder pie šīs kopienas, ko mēs varam dažādi vērtēt vēsturiskajā dimensijā, tas tomēr pilsoniskai sabiedrībai ir kaut kāds deficīts problēmā, tas vājina pilsonisku sabiedrību, un mums vajadzētu vairāk analizēt šo situāciju, lai varbūt no zinātniskas pasaules piedāvāt arī kaut kāds risinājums politiķiem, kuriem, man liekas, no dažādām pusēm politiskas grības, un es pamanu pat drīzāk šī stāvokļa noturīgumā kaut kādu vēlmi smelties no tā arī politisko, teiksim, reputāciju, avotu retoriku un tā. Tā kā pēc būtības mēs varam nonākt pie skumja secinājuma, ka nepilsoņi ir vajadzīgi mūsu politiskai elitei dažādos politiskais pārnos. Bet, kā es minēju, mēs varam pateikt, ka nepilsoņi ir latviešu kopienas traģisko atmiņu projekcija mūsdienu sabiedrībā. Vienlaicīgi mēs tikpat labi varam vaicāt, vai pa šiem 20 gadiem nav veidojis tāds emocionālais resurs, kas šo kopienas iekšpuse arī var konsolidēt, pateicoties tam, ka šī izslēgšana no pilsoniskas līdzdalības ar visu vēsturisko bagāžu un simboliem varētu stimulēt to, ka kopiena pati nevērtēs kritiski padomju laiku šeit Latvijā, un tieši kļūs arī tādā, varbūt, tai veidosies imunitāte pret kritisko iedarbību no ārpuses un arī no iekšpuses, tātad apspiežot kaut kāds kritiskas balsis par Latvijas padomju laika vēstures interpretāciju, un vai mēs galu neiegūsim diezgan lielu cilvēku skaitu, kas nepiedalīsies
debātes par Latvijas vēsturi, un pie tiem debātiem parasti pieder arī kaut kāda kritiska pašrefleksija. Šajā ziņā viens no šī referāta iedvesmes avotiem bija arī vācu pētījums, kas principā bija pasūtīts, es varbūt palaidīšu arī, bija pasūtīts no Volkswagen fonda puses ar jautājumu, vai tik tiešām vācieši ir tikuši galā ar savu 20. gadsimta, proti nacionālsociālisma vēsturi, un mums ir šeit arī, zina veida klišēja par to, ka vācieši gan ir tikuši galā ar savu vēsturi, ar nacisma posmu, to ir sekmējuši amerikāņi un tā tālāk, un arī paši ir ļoti paškritiski, nevar nopirkt, piemēram, Mein Kampfu grāmatnīcas, filmas par Hitleru ļoti uztvērtas tā tramīgi, un šis pētījums parāda, ka ģimenes vēsture pastāv vairākas iespējas un līdzekļi pretoties oficiālajam atmiņu diskursam, un tādā gadījumā arī Vācijā, kā to parāda arī šis socioloģisks projekts, pastāv iespēja dzīvot paralēlas realitātes, proti ģimene noņemt no vectēviem, jo pētījums arī saucas vectēvs nebija nacists, noņemt no vectēviem to atbildību, to kolektīvu vainu, kas oficiālajā Vācijas politiskajā diskursā jau no 45. gada ar denacifikāciju pastāv kā dominējošais diskurs. Un pētnieki pierāda, ka šī kolektīvā atmiņā, tātad oficiālā atmiņa, nemaz radikāli nemaina privātas ģimenes, kā viņi nosauc, privāta albuma vai dienas grāmatas atmiņu, jo pētnieki sadalā atmiņu albuma atmiņā, tātad privāta atmiņā un oficiālā atmiņa, kas šo atbildību un vainas sajūtu. Nu, lūk, tātad es varētu sev uzdot jautājumu, vai kādreiz, ja mēs nerisināsim problēmu ar nepilsoņiem, mums Latvijā netaptu pētījums vectēvs nebija okupants, ja, jo pēc būtības tas, ko tu minēji pašā sākumā, šis iedziens cirkulē Latvijas sabiedrība, bet tā vieta, lai kļūtu par pamatu kritiskai pašrefleksijai vai pašrefleksijai tātad dažādu kopienu dialoga, šis iedziens kļūst par stigmas, tādu visvieglāk reducējamu etiķēti, un tādā gadījumā mums ir jau arī praksē 9. maijā mēs redzam, kā top šī šis privātas atmiņas publiska telpa, tāda performatīva prakse, kur cilvēki principā noliedz arī okupācijas faktu, nevis tādēļ, ka tā ir kaut kāda atriebība vai konflikta iemesls ar latviešu kopienu, bet tādēļ, ka nedarbojas kritiska refleksija vai vismaz tā strauji mazinās dēļ šīs izteiktas stigmatizācijas no politiska diskursa. Tā kā pēc būtības es domāju, ka mūsu politiska elite pati ražo cilvēku nespēju pieņemt to, kā, teiksim, mans vectēvs, es arī nāku no klasiskas okupantu ģimenes, bija okupācijas varas sastāvdaļa un ko tas nozīmēja latviešiem, kas dzīvo man blakus. Un tā, teiksim, ir mani individuāls diezgan smags process, bet tas nenozīmē, ka šis process norisinās automātiski plaša mērogā, jo, tomēr tam ir jābūt arī kaut kādai gribai un tas process nav nekas patīkams, ja. Tā kā, principā, noapaļojot to visu procesu, es varētu minēt vienu no postkoloniālisma teorētiķiem Čakrabarti, kas ir teicis, ka ir ļoti bīstami postkoloniālai sabiedrībai smelties mūsdienu vajadzībām no, kā viņš ļoti tēlēni to teica, no pagātnes akas, kur tas pagātnes ūdens, tumšais un neskaidrs, var tikt lietots attiecībā uz sabiedrības daļu, kas ir palikusi pāri pēc koloniāla režīma. Tā kā es domāju, ka mūsu sabiedrība, kas dekolonizē sevi jau 20 gadus, restaurējot savu pirms kolonizācijas sabiedrības simboliku un institūts, mums ir ļoti uzmanīgi jādomā par to, kā postkoloniālais režīms nekļūtu